Edgars Oto Pinka, Vecgulbenes mūžas dzirnavnieka dēls, bija izcila personība, talantīgs inženieris, jūras kapteinis, sabiedriskais darbinieks un pedagogs. Godinot komandieru kapteiņa 130. gada dienu, ar viņa dzimtas atbalstu tapusi īpaša izstāde. Kuratore un mazmeita Anitra Skalbiņa tad ir arī tā, kas ir visvairāk ieguldījusi darba un pūļu, lai šis te vēstījums par viņas vectētiņu nonāktu plašākai sabiedrībai. Man ļoti vienmēr ir interesējušas manas saknes. Kāpēc? Jo padomu laikā, tad, kad es nedrīkstēju jautāt, kas ir mans vecais tēvs, ko viņš ir darījis, no kurienes nācis, ja? Kā bērnam, ja? Tas aizliegtais auglis, taču tas sulīgākais. Pārstāstiet. Nē, nedrīkst. Kāpēc? Tad pēc tam jau, ka pieaugu, tad jau sapratu, ja, ka stāsts ir par to, ka tas ir armijas cilvēks bijis un kad, protams, Padomju Savienībā runāt par pirmā Latvijas laika augstāko virsnieku, ir kategoriski aizliegts. Un tad pamazām 90. gadu vidū Anitra sāka apzināt materiālus. Gadu gaitā viņa izveidoja pamatīgu un vērtīgu dzīves stāstu. Tad bija tā, ka es gribu visu dabūt zināt, kaut vai pa diedziņam, kaut vai nieciņu, kaut vai ko, un tajos pratināšanas dokumentos viņa paraksta. Viņam bija tāds paraksts, tāds rokraksts, tas viss tā kā, tādu spēku dod, kā laikam arī pašapziņu. Bet tagad ar šodienas acīm jau skatoties, pagājuši jau 25 gadi kopš šiem pirmajiem soļiem, jā, kad tas jau nav tikai mana dzimta, tā jau nav tikai mana ģimene un mana sāpe un mana vēsture, jā, ģimenes. Bet tā ir mūsu visu kopējā vēsture un varēšana atļauties izdarīt to, ko atļāvās mans vecais tēvs kā pirmais latvietis, kas studēja ārvalstīs Jūras akadēmijā Francijā. Francijā inženieris sekoja zemūdenes ronis būvniecībai, un arī šis nozīmīgais viņa dzīves posms, kas aptver vairākus gadus, ir atspoguļots izstādē. Viņš kā inženieris ne tikai uzraudzīja zemūdens ronis tapšanu, bet arī pārstāvēja Latviju šajā militāri svarīgajā projektā. No vienas puses, tas bija spilgts militārās sadarbības piemērs, no otras, viņš kā latvietis darīja visu, lai stāstītu par Latviju Francijā. Tur esmu atradusi vairākus rakstus, kad franču puse ļoti atsaucās pozitīvi par Latvijas virsniecību, par visu šo sastāvu, kas apkalpoja tās zemūdenes būvniecības, to visu gaitu uzraudzīja. Tā, kad tas arī, kad mēs esam maza tauta, mēs esam tā kā tādi graudiņš visā pasaules tajā kontekstā, bet mēs esam stipri. Lai mēs tādi arī turpmāk būtu. Vēstījums šai izstādē ir skaidrs. Arī šodienas cilvēkiem ir svarīgi apzināties, ko mūsu priekšteči spēja un paveica. Kuratori cer, ka arī šī izstāde turpinās savu ceļu, nonākot Liepājā un Jelgavā. Taču Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja klētī tā būs apskatāma līdz 13. septembrim.